Sveicināti! Te atkal sieviete Ilga, Aleksandra meita un turpinājums par manu dzimtas zemi, ko izzaga Vladislavs Kozinda un tālāk turpina viņa aroda turpinātājs dēls Viktors Vasiljevs no Krāslavas. Tātad, es mazu atkāpīt uztaisīšu, pateikšu, ka sākumā mēģināju šo lietu šķetināt un vērsos pie 3 juristiem, 2 Rīgā un 1 Daugavpilī. Neviens neuzņēmās, naudu paņēma par lietas izskatīšanu, bet beigās visi kā viens skaidri pateica. Jūs taču zinat, kā 90. un 2000 sākuma gados darījās. Kas maksāja, tas arī saņēma īpašumu. Vai tas ir pieņemams? Nē. Ja par to 3 juristi vienā balsīs pasaka, ka Zemes komisija ņem kukuļus un piešķir īpašumus tiem, kas maksā, vai tas ir normāli? Nē. Un es neatkāpšos. Es paziņoju, ka Zemes komisijas darbība ir pretiesiska un nekavējoties viņu lēmumi ir jāatceļ, jo ir pierādījumi viņu darbībām. Tāpat man nācās pašai redzēt, veicot elektronisko saziņu ar Vladislavu Kozindu, ka viņš tāds nesaprata, ka ir jādzēš ārā iepriekšējā sarakstā. Es tā paškitināju tālāk viņa ēpastus, un tur skaidri bija rakstīts Jānim Liniņam vēstule. Vēlams atrast kādu Zemes komisijā pazīstamo. Un šos tekstus es ļoti labprāt esmu iesniegusi visās tiesās un visiem uzrādījusi. Ir skaidri dokumentēts, ka Vladislavs Kozinda ir maksājis kukuļus Zemes komisijas darbiniekiem par. Varbūt vai tieši vai netieši, to es tagad neuzzināšu. Zaglis ir zem zemes un atbild Dieva priekšā pār savu zādzību. Bet, mēs te pagaidām esam palikuši un risināsim tālāk. Tātad es savācu lietas materiālus no arhīviem un tā kā 2024. gada marta mēnesī sākumā uzrādīju Pasujievičam Mihailam un Novičenakam Pēterim apmaksātu vekseli ar pierādījumiem, ar valsts parādzīmēm. Tātad pierādījumus par situācijas apraksts, viss pa datumiem, kas, kad, ko ir zadzis, pieņēmus lēmumus, neņemot vērā faktus un testamentus. Pieprasīts tika šajā deklarācijā atjaunot juridisko taisnību, balstoties uz pierādījumiem, arhīva dokumentiem, jaunatklātiem faktiem. Vai viņi to darīja? Nē. Tātad parādīšu jums. Latgales rajona tiesā akceptiņš no 2024. gada 14. marta dienas pulkstens 13:51. Tātad jā. Un Papsujievičs Mihails saņēma šo pašu ierakstītas Latvijas pasta sūtījuma veidā numuru RR 925 38 25 09 LV. Tā kā Papsujievičs Mihails
ir pilnīgi ignorējis, vispār nav atbildējis nevienu vārdu. Tātad otrs Novičenoks Pēteris, kā Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs, mēģināja atgriezt šo vekseli, neizpildīja. Vekselis tika apmaksāts un neizpildīja prasīto, neņēma vērā pierādījumus, testamentus. Novičenoks Pēteris atkārtoti tika saņēmis šo vekseli un tika norādīts uz viņa rīcību nespēju, uz cieņas un goda aizskaršanu. Par godaprātu vispār nerunāsim. Juridiskajā laukā izskatās viņš arī pilnīgs analfabēts. Nesaprot, ko nozīmē termins bez regresa. Pat tādas elementāras lietas nepārzina. Jā. Domājat izvairīties no atbildības? Jums jāpilda savi pienākumi. Jums likumi ir rakstīti. Un jums viņi ir jāpilda. Par to jūs saņemat atalgojumu katru mēnesi. Un cik godprātīgi jūs strādājat? Sieviešu un vīriešu labā. Zemes pamatiedzīvotāji. Tas ir labs jautājums. Labi, tātad es gribu, lai tiktu ņemti vērā testamenti. Tātad, ko? Mans vectēvs Jāzeps, vīrietis Jāzeps, Pētera dēls, ir rakstījis un novēlējis īpašumu, dzimtas īpašumu Olmei, sievietei Leonardei. Tālāk gribu, lai tiktu ņemts vērā testaments, ko Leonarde novēl sievietei Antoņinai, Jāzepa meitai. Gribu, lai tiktu ņemts vērā dāvinājuma līgums, ko sieviete Antoņina pašrocīgi uzrakstīja un uzdāvināja dzimtas zemi man, sievietei Ilgai, Aleksandra meitai. Jums ir pienākums to darīt. Pēteri Novičenoku. Gribu pastāstīt tālāk, kas notiek. Zagļa dēls Vasiljevs Viktors ir stājies mantojumā, Zakta īpašuma mantojumā un nekavējoties mēģina to pārdot. Un ko jūs domājat? Tas Dilba, kas viņam palīdz tagad īstenot tālāk zakšanas schēmu, ir iesniedzis Latgales rajona tiesā uz īpašuma sandalis kaut kādu papīru. Un Latgales rajona tiesa to labprāt pieņēma. Viņa nepieņem pierādījumus no manis, bet no Zagļa līdzinātāja Dilbas Latgales rajona tiesa labprāt pieņēma kaut kādus dokumentiņus un uzsāka lietu. Par to es netiku informēta, es pavisam netīšām uzzināju, pavisam netīšām no e-pasta, jo es cerēju, ka manas dzimtas zemes tiks atgrieztas man kā pilntiesīgai zemes īpašniecei, valdītājai. Tas netika darīts, otrādāk. Valsts iestādes, tā saucamās valsts iestādes un tiesas, kas visi ir komerc uzņēmumi, darbojas tālāk, lai viņiem nepiedarošus īpašumus sadalītu. Viņiem maz ir tā, ka viņi ir atsevinājuši, viņi tagad vēl, un es to pierādīju, viņi tagad vēl mēģina sadalīt. Ofisos sedošajās salašņas
tādas kā Inta Šteine, Inna Ragine un Vanaga Agrita komandā, grupveidā līdzdarbojas un nodarbojas ar krāpniecību, tālāk izkrāpjot, pieņemot lēmumus svešu, trešo, nezināmu pušu labā. Tātad pastāstīšu, kas notika. Labi, ka es uzzināju par šo tātad sadali. Šteine Inta, kas dēvē sevi par kaut kādas Latgales rajona tiesas tiesnesi, ir izdomājusi, ka viņai ir pilnvaras sadalīt manu, sievietes Ilgas, dzimtas īpašumu. Es vairākas reizes rakstveidā esmu vērsusies Tieslietu ministrijā. Pie Daigas Mieriņas esmu vērsusies attiecībā par Inta Šteines prettiesiskajām darbībām. Uzdevusi jautājumus, pieprasījusi pilnvaras. Ne Daiga Mieriņa, ne Tieslietu ministrija, ne pati Inta Šteine, ne Latgales rajona tiesa neatbild ne uz vienu rakstiski uzdoto jautājumu. Visi klusē. Tālāk es pieprasīju uzrādīt lietas materiālus, uz ko atkal Latgales rajona tiesa pilnīgi klusē. Es personīgi pati dzīvajā ierados uz uzņēmuma Latgales rajona tiesa teritorijas, lai paskatītos, ko tad viņi tur sastrādājuši un iesniedzis tas Dilba Zagļa Vladislava Kozindas dēla turpinātājs, jā. Ko tad viņi tur sastrādājuši? Iznāca meitenīte, Vanaga Agrita, un pateica, ka viņa man nedos materiālus. Es šo visu iefilmēju. Ir sastādīts gan audio, video protokols, fotogrāfijas ir fotofiksācija. Par šo faktu ir arī paziņots gan Mieriņai Daigai, ka lietas materiāli tiek slēpti un netiek uzrādīti visām iesaistītajām pusēm. Ja jūs bijāt kādreiz Latgales rajona tiesas foajē, tad tur tāds tabloīds ir izgaismots, ka šī uzņēmuma darbības principi ir atklātība, godaprāts un tam līdzīga. Tas viss ir tikai rakstīts, darbībā tas neizpaužas. Lietas materiāli tiek slēpti, par tātad šo faktu es informēju. Kas notiek tālāk? Es gaidu, lietas materiāli netiek uzrādīti. Tālāk es 2024. gada augusta mēnesī uzrakstīju vēl vienu brīvas gribas izteikumu, kurā skaidri paziņoju, ka ņemot vērā, ka lietas materiāli netika uzrādīti, es pieprasīju tiesas sēdi, ko Šteine Inta vienpusēji nozīmēja uz 2024. gada 11. septembra dienu, lai šī tiesas sēde tiktu pārcelta uz 2025. gadu. Ko jūs domājat? Tiesa tiek pārcelta, bet par to netika paziņots visiem iesaistītajiem. Es par tiesas sēdes jauno dienu tā arī nekad netiku informēta. Tātad uzņēmums Latgales rajona tiesa iesūtīja nepiedarošai personai, nezināmai personai, lēmumu, ka tiesa ir notikusi bez manas klātbūtnes. Tātad Inta Šteine pārkāp likumus droši vienu pēc otras, lietas materiālus neizsniedz, uz jautājumiem neatbild, tiesas sēdes datumu nepaziņo, viss ir krāpnieciski, slēpti, ar viltu. Tālāk darīts, pieņemti atkal slepus lēmumi un atkal Kozindas Vladislava dēlam, jeb Zagļa dēlam, atkal veicas un tiek
Viņa labā viss pieņemts. Nu, šajā protokolā tika rakstīts vai lēmumā, ka Dilba tur bija pārstāvēja. Tā kā es to visu Intašteine anulēju. Visi jūsu lēmumi ir spēkā neesoši, bez juridiska spēka, ar viltu, ar maldiem, slepus izdarīti, nav spēkā esoši. Es, sieviete Ilga, Aleksandra meita, stāvot uz savas dzimtas zemes, Ūdrīšu pagastā, paziņoju, ka jūs esat atlaista no tiesneša amata. Jūs esat atlaista. Jūs esat zaudējusi jebkādu uzticību Zagļa dēla līdzinātāja. Tātad, Intašteine ir atlaista. Tāpat es paziņoju par šo faktu Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniecei Kucinai Irēnai. Tālāk, ņemot vērā, ka korporācijas Latvijas Republika menedžeri neizpilda savas tiešos pienākumus, esmu spiesta vērsties Bār gildē Lielbritānijā par tiesneses Šteines Intas darbībām un Novičenoka Pētera darbībām. Nav pieņemami un tiks izskatīts augstākajā instancē jūsu rīcības salašņas. Tagad ir apelācijas process palaists. Es paziņoju, ka es gribu, lai Šteine Inta un viņas palīdze Agrita Vanaga kopā ar sazvērnieci Ragini Innu un Novičenoku Pēteri, lai šīs 4 personas tiktu sauktas pie augstākā mēra atbildības par krāpšanu, par meliem, par likumu pārkāpumiem. Nav viņiem tiesību sadalīt dzimtas zemes. Nav, nebija un nebūs.